Mūzus 3. nodaļa, 1-6 panti. Bet čūska bija vismanīgākā no visiem lauka zvēriem, kurus kungs Dievs bija taisījis. Un viņa teica sievai, vai tiešām Dievs sacīja, no visiem dārza kokiem jūs nevarat ēst? Sieva teica čūskai, mēs varam ēst no visiem dārza augļiem, bet par tā koka augļiem, kas dārza vidū, Dievs sacīja, neēdiet no tā un neaiztieciet to, citādi mirsiet. Bet čūska teica sievai, mirt jūs nemirsiet, jo Dievs zina, ka tai dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūsu acis atvērsies un jūs būsiet kā Dievs. Zināsiet, kas labs un kas ļauns. Un sieva redzēja, ka tas koks ir labs, lai ēstu, ka tīkams acīm un kārojams prātam, un viņa ņēma tā augli un ēda. Un deva arī savam vīram, kas bija kopā ar viņu, un viņš ēda. Debes Tēvs, paldies par šo rītu, paldies par svēto dienu, kas ir nošķirtā diena, kurā mēs varam sanākt kopā un kopā ar brāļiem, māsām, kā draudze, uzklausīt Tevi, Tavu vārdu, un es lūdzu, ka Tavs dzīvais vārds, kurš pats ir spējīgs darboties, ielaustos arī mūsu prātos, mūsu sirdīs un darītu to darbu, kura dēļ Tu viņu esi sūtījis. Ka mēs varētu iziet no šejienes izmainīti, kuri ir gatavi ar savām rokām, ar savām kājām iet un kalpot Tev un būt par svētību cilvēkiem. Lūdzu, uzrunā mūs katru tieši tā, kā Tu, svētais gars, to vēlies par spīti manai nepilnībai. Un mēs visā pazemībā vēlamies zemoties Tavu vārdu priekšā. To es lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Amen. Lūdzu, sēdieties. Mēs šodien visi, kur esam šeit klātesoši, skatāmies uz pasauli un domājam, kā cilvēce varēja nonākt tik tālu. Genocīdi, pedofīlija, cilvēku tirdzniecība, izvarošanas, aborti, pornogrāfija, karš, korupcija, narkotiku pārdozēšanas, ģimenes šķiršanas, vardarbība, pašnāvības un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Balsoties uz Stratēģiskā un starptautiskā studiju centra datiem, Ukrainas karā vien ir ievainoti un nogalināti 2 miljoni cilvēku. Pasaules darba organizācijas dati liecina par to, ka pasaulē 28 miljoni cilvēku ir pakļauti piespiedu darba un seksuālajai verdzībai. Un šokējošākais tas, ka 40% no šiem 28 miljoniem ir bērni. Pasaules veselības organizācijas statistika liecina par to, ka pasaulē notiek ap 73 miljoniem abortu katru gadu. 73 miljonu abortu. Un runa ir par mākslīgajiem abortiem. Kā cilvēce varēja nonākt tik tālu? Kā cilvēce varēja nonākt tik tālu? Bībele saka, ka visas šīs šausmas ir sākušās ar vienu augli.
Dievs mūs aizved atpakaļ uz vienu brīdi, uz vienu koku, uz vienu sarunu, uz vienu skatienu, uz vienu kumosu. Un ar to tika atvērtas slūžas visam ļaunumam, kuru mēs šodien redzam pasaulē. Un šo vienu notikumu spilgti apraksta mūsu šodienas teksts, kuru mēs jau lasījām no 1. Mūzes 3:1 līdz 6, no kuras vēlos izcelt 3 personāžus. 3 personāžus, kuri parādās šajā stāstā un paskatīties uz katras šīs personas, jeb šī tēla lomu. Un ar ko tieši šī loma ir raksturīga. Un tas, ko mēs katrs varam mācīties no šī, ir kaut kas, ko mēs no katras šīs personas varam paņemt. Un pirmā loma, pirmā daļa, pirmais punkts mums ir čūska un tās viltība. Tas, kas ir aprakstīts šajā daļā, kuru es lasīju, ir mirklis no seniem notikumiem, kas norisinājās Ēdenes dārzā. Tas ir mirklis, kur Dievs ir tikko radījis šo skaisto pasauli, kurai devis novērtējumu ļoti laba. Tātad pēc Dieva visaugstākajiem standartiem, viņam ir daudz augstāki standarti nekā jebkuram no mums šeit, kuriem arī ir augsti standarti. Bet pēc viņa standartiem šī pasaule ir radīta ļoti laba. Un šo ļoti labo meistardarbu viņš tagad nodod pārvaldīt kam? Cilvēkam. Cilvēks saņem visu, kas ir atrodams dārzā. Visu, izņemot vienu mazu izņēmumu. No tiem tūkstošiem, ja ne miljoniem koku, kas ir šajā dārzā, viņš aizliedz ēst tikai no viena vienīga. Un tas ir labā un ļaunā atzīšanas koks, tā Bībele to nosauc. Un tā nu cilvēks saņem šo mantojumu pārvaldīšanai. Bet tas, ko cilvēks visticamāk nezināja, ka dārzā bez viņiem abiem ir vēl kāds. Ne tikai dzīvnieki, bet ir vēl kāds. Kurš tas ir? Izrādās, tas ir kāds ķēniņš. Tas ir kāds ķēniņš, pareizāk sakot, tas ir Tīras pilsētas valdnieks. Par viņu mēs lasām šo Ecehiēla grāmata. Kunga vārds nāca pār mani, cilvēka dēls, sāc žēlabu dziesmu par Tīras ķēniņu. Tīras ķēniņš. Saka viņam, tā saka kungs Dievs, tu pilnības paraugs, gudrību guvies un skaistumu smēlies. Ēdenē miti Dieva dārzā. Tu greznojies dārgakmeņiem, rubīnu, topāzu, oniksu, hrizolītu, berilu, jašmu, safīru, tirkīzu, smaragdu. Zelta rotas un lietas bija jau gatavas dienā, kad tevi radīja. Tu tiki svaidīts par sargātāju ķerubu. Es tevi liku svētajā Dieva kalnā, starp uguns akmeņiem tu staigāji. Nevainojams bija tavas gaitas kopš dienas, kad tika radīts, līdz tevī atrada netaisnību. Tu tirgojies nerimtīgi, tavs prāts pildījās varas darbiem, un tu grēkoji. Aptraipītu es tevi padzinu no Dieva kalna, patrencu no sargiem ķerubiem, no uguns akmeņiem. Wow, ko mēs redzam šajā dārzā, ir vēl kāds, un par viņu ir šāds apraksts. Pilnības paraugs, gudrību guvies, skaistumu smēlies, greznojies dārgakmeņiem. Ēdenē miti Dieva dārzā. Mēs redzam, šis ķēniņš bija ļoti augstu celts.
un tomēr tik zemu kritis. Bet šis ir ļoti interesants ķēniņš, jo viņš kādā citā vēstures nogrieznī parādās Bābelē. Viņš parādās kā Bābeles ķēniņš. Par to mums stāsta Jesaja. Un tajā dienā kungs tev dos atalpu no sāpēm un trīsām un smagās verdzības, ar ko tevi verdzināja, bet tu sacīsi šo līdzību par Bābeles ķēniņu. Kopš tu sakauts, vairs nenāks cirtais pie mums. Šeols apakšā trīc tevis dēļ. Jau gaida, kad nāksi, kust tev pretī mirušo gari. Pat visi zemes dižmaņi, visi zemes ķēniņi ceļas no saviem troņiem. Tie visi bilst un saka par tevi, arī tu vājš kā mēs. Nu tu mums līdzīgs. Šeolā nobrauksi, tava lepnība un tavu liru čalas. Tavs pēlis ir kā kāpuri, un tavs apseks ir tārpi. Kā gan no debesīm nokriti mirdzošais rītausmas dēls. Kādās angļu bībelēs šis rītausmas dēls ir nosaukts Lucifers. Pats esi notriekts pie zemes, tu tautu gāzēji. Tu domāji savā sirdī, es debesīs uzkāpšu augstāk par Dieva zvaigznēm, uzcelšu savu troni, sēdēšu sapulces kalnā pašos ziemeļos. Wow, traks apraksts. Bet iespējams trakākais tas, ko mēs redzam, ir, ka viņš spēja iemiesoties. Viņš spēja iemiesoties Tīras ķēniņā, Bābeles ķēniņā. Bābeles ķēniņā viņš ir šis mirdzošais rītausmas dēls. Burtiskā nozīme ebreju valodā ir rīta zvaigzne jeb Lucifer, kas nāk no vārdiem lux, gaisma un fere, nesējs, latīņu valodā. Gaismas nesējs. Otrā korintiešiem 11.14 ir teikts, Sātans izliekas par gaismas eņģeli. Lūk, re, kur ir tā gaisma, un rūk ir viņa darbība. Viņš izliekas. Viņš iemiesojas tajā, kas izskatās kā gaisma. Un tā nu šis ķēniņš klejo pa cilvēces vēstures anāls lapusēm, izliekoties par to, kas viņš nav. Bet kas viņš ļoti gribētu būt, un proti tas ir pats Dievs. Un tā viņš savā cīņā lieto viltu un melus, tā ka Jāņa evaņģēlijā Jēzus saka, jūs esat no sava tēva velna, un jūs gribat darīt sava tēva kārības. Viņš no iesākuma ir bijis cilvēka slepkava, un nav pastāvējis patiesībā, jo viņā nav patiesības. Kad viņš runā melus, viņš runā to, kas ir no viņa paša. Viņš ir melis un melu tēvs. Lūk, apraksts par šo ķēniņu, šo čūsku. Tā kā par viņu runā Dievs, viņš lieto vārdus melis, melis, melis. Pasaules radīšanas laikā viņš tika radīts kā visaugstākais no Dieva eņģeļiem. Bet tad viņš nostājās pret Dievu un gribēja ieņemt Dievu vietu. Un ar to izraisīja Pirmo pasaules karu. Nevis to Pirmo pasaules karu, kuru mēs pazīstam, bet pirmo karu pasaules vēsturēm. Daudz teologi saka, ka tas, kas ir minēts Atklāsmes grāmatā 12. nodaļā, ir atskats uz to, kas reiz norisinājās pagātnē. Izcēlās karš debesīs. Mihails un viņa eņģeļi sāka karu ar pūķi, un pūķis un viņa eņģeļi karoja, bet viņam nepietika spēku un tie zaudēja savu vietu debesīs. Milzu pūķis tika satriekts, senā čūska, ko sauc par velnu
un Sātanu, kas maldina visus pasaules iedzīvotājus. Viņš tika nomests un līdz ar viņu nomesti viņa eņģeļi. Un tā mēs atgriežamies atpakaļ Ēdenē, kur ir šie divi vienkāršie cilvēki, šie divi pārvaldnieki, Ādams un Ieva. Šajā skaistajā, sulīgajā, augļiem un dzīvības pārpilnajā Ēdens dārzā. Un tad viņu vidū ierodās šis senais eņģelis, apvilcis gaismas tērpu, kā viņš to mēdz darīt, iekāpjot čūskas veidolā ar savu neremdināmo vēlmi tēlot Dievu. Un tādēļ saruna ar Ievu ir par un ap Dievu. Šodienas tekstā 1. pants, tur mēs lasām, bet čūska bija vismanīgākā no visiem lauka zvēriem, kurus kungs Dievs bija taisījis, un viņa teica sievai, vai tiešām Dievs sacīja, no visiem dārza kokiem jūs nevarat ēst? Šis ir viens no viltīgākajiem jautājumiem cilvēces vēsturē. Vai tiešām Dievs sacīja tā? Viņa šajā brīdī vēl pat nepasaka neko nepareizi, bet viņa uzdod šo jautājumu, vai tiešām Dievs sacīja? Arī šodien tik daudzas konfesijas veidojas lielā mērā šī jautājuma dēļ. Vai tiešām Dievs teica tā, kā viņš teica Bībelē? Vai tiešām Dieva vārds to saka? Varbūt tomēr kaut ko vajadzētu pielikt klāt vai kaut ko vajadzētu noņemt nost no tā, ko viņš ir pateicis. Jo vai tiešām viņš tā varēja būt pateicis? Un tā mēs varam teikt diezgan droši, ka Dieva vārda apšaubīšana ir efektīvākais instruments, lai apmānītu cilvēkus. Kādēļ mēs tā varam teikt? Jo redziet, šī ir tā stratēģija, kuru izmanto, kuru lieto melu tēvs. Viņam ir viena iespēja apmānīt Ādamu un Ievu, un viņš lieto šo instrumentu, kurā viņš nepasaka, ka Dievs nav klausāms, bet viņš apšauba Dieva vārdus. Ko atbild Ieva? Sieva teica čūskai, mēs varam ēst no visiem dārza augļiem, bet par tā koka augļiem, kas dārza vidū, Dievs sacīja, neēdiet no tā un neaiztieciet to, citādi mirsiet. Kā jums patīk šī atbilde? Diezgan laba, vai ne? Bet, pirms jūs skaļi izsakaties, diezgan labi tikai uz pirmo acu skatienu. Jo, ja mēs salīdzinām ar to, ko Dievs patiesībā teica, proti, iepriekšējā nodaļā, un kungs Dievs pavēlēja cilvēkam ēd no visiem dārza augļiem, bet no laba un ļauna atzīšanas koka neēd, jo tai dienā, kad tu no tā ēdīsi, tu mirsi. Mēs redzam, Ieva kaut ko atņem un kaut ko pieliek klāt. Viņa atņem šo lielo dāsnumu, ēd no visiem dārza kokiem, kas īstenībā pat šajā tulkojumā nav tas labākais veids izteikties. Vecajā tulkojumā 65. ir no visiem dārza kokiem ēzdams ēd. Ēzdams ēd, dubulta izteiksmes forma. Un es jums nolikšu abus pāntus blakus, lai jūs vienkārši redzat, ko Dievs patiesībā teica un ko Ieva atbild čūskai. Ievas teiktais savā ziņā degradē Dieva dāsnumu. Mēs varam ēst. Kamēr Dievs saka, ēzdams ēd. Pirms Dievs runāja par negatīvo,
Dievs iedod to pozitīvo, iedod tik daudz un vēl pie tam saka, dari to. Nevis vienkārši tu vari to darīt. Dari to, jo tad, kad tu to darīsi, tu kļūsi apmierināts. Un tad, kad tu būsi apmierināts, tu būsi aizsargātāks pret to, kas būs aizliegtais. Tas attiec uz visām jomām dzīvē, arī mūsu dzīvēs. Uz attiecībām, uz materiālo dzīvi, uz mentālo, uz seksuālo dzīvi. Tas attiecas uz visām jomām dzīvē. Dievs mums iedod to, kā vajadzētu darīt. Un ja mēs tā darīsim, mēs būsim daudz, daudz aizsargātāki pret tām lietām, kuras mēs nedrīkstam darīt. Un tā nu Ieva kaut ko atņem no tā, ko Dievs ir pateicis, bet viņa arī pievieno klāt Dieva teiktajam. Viņa saka, bet par tā koka augļiem, kas dārza vidū, Dievs sacīja, neēd no tā un neaiztieciet to, citādi mirsiet. Viņa saka, neaiztieciet to. Vai Dievs tiešām teica, neaiztieciet to? Dievs neteica, ka nedrīkst aiztikt. Bet ar to viņa met tādu ēnu uz Dieva raksturu, ka Dievs ir tik stingrs, ka mēs pat nedrīkstam aiztikt šo koku. Vai tiešām viņš tā teica? Un tas ir atkal risks mums, kur mēs uzvelkam kādreiz kādas robežas, kuras Dievs nav uzvilcis. Mēs padaram Dievu par tik stingru un striktu, ka mēs pieliekam kaut ko klāt no tā, ko viņš patiesībā ir teicis. Un vēl ko mēs šeit redzam, ka viņa degradē šo Dieva brīdinājumu, jūs mirdami mirsiet, atkal dubulta izteiksme. Līdzīgi kā ēzdami ēdiet. Un viņi vienkārši pasaka, mēs mirsim. Bet Dievs pateica, mirdami mirsiet, tas ir tā kā pateikt, jūs pavisam droši mirsiet. Jūs tiešām mirsiet, nedariet to. Un tieši šai daļai Čūska pieķerās, lai turpinātu savu stratēģiju pret Ievu. 4. un 5. pantā viņa saka, Čūska saka Ievai, mirt jūs nemirsiet. Jo Dievs zina, ka tai dienā, kad jūs no tā ēdīsiet, jūs acis atvērsies un jūs būsiet kā Dievs, zināsiet, kas labs un kas ļauns. Šis ir ļoti labs piemērs, ļoti spilgts piemērs tam, kā Sātans darbojās. Viņš lieto puspatiesības. Viņa teikums šeit ir mikslis no patiesības, meliem, puspatiesībām. Pirmkārt, viņa saka, jūs nemirsiet. Tie ir klāji meli. Viņa vēl saka, jūs acis atvērsies. Tā ir puspatiesība. Jā, viņiem atvērsies, jo mēs 7. pantā redzam, un abiem atdarījās acis. Viņiem atdarījās tiešām tā, kā Čūska teica. Tomēr ne tā, kā viņi to bija gaidījuši. Viņiem neatvērās godpilnā apgaismībā, kur viņi tagad saprot, kas ir labs un kas ir ļauns. Tā vietā viņiem atvērs acis, paskatieties, un viņiem atdarījās acis, un viņi zināja, ka viņi ir kaili. Viņiem atvērs acis uz kaunu. Viņu rezultāts, ko viņi gaidīja, bija godpilnība, apgaismība, bet tā vietā viņi saņem kaunu, ierauga savu kailumu. Un tāds ir rezultāts cilvēkam, kad viņš grib kļūt gudrāks par Dievu. Viņš saņem kaunu. Vēl Čūska šajā 5. pantā saka, un jūs būsiet kā Dievs. Un atkal tā ir puspatiesība. Jūs būsiet kā Dievs.
Jā, viņi savā ziņā kļuva kā Dievs. Dievs pats to pasaka 22. pantā, un kungs Dievs teica, redzi, cilvēks ir kļuvis kā viens no mums. Tātad čūskai bija taisnība? Jā un nē. Atkal, te nav runas par to, ka tu kļūsti kā Dievs tajā statusā, bet tu saņem zināšanas, bet tam viņam komplektā nāk tāds kā grēka vīrus. Tas ir līdzīgi kā ārsts, kurš ārstē vēža slimniekus. Viņš zina par vēzi citādāk nekā par to zina onkoloģijas jeb vēža pacients. Jā, tu zināsi, bet tu pats būsi ar to inficēts. Šis ir tas, ar ko čūska kārdina Ievu, ar šiem jautājumiem, ar šīm puspatiesībām. Vai šī retorika iedarbojās uz Ievu? Ko mēs redzam? Mēs redzam, ka iedarbojās un kā vēl. Tas mums aizved pie otrā punkta, kur mēs redzam Ievu un redzam viņas iekāres. 6. pants. Un sieva redzēja, ka tas koks ir labs, lai ēstu, un tīkams acīm un kārojams prātam, un viņa ņēma tā augli un ēda. Sātans nekārdina vienkārši tā ar kaut kādiem vārdiem. Šīs pants mums atklāja, ka viņš kārdina cilvēkus 3 veidos. Un šie kārdinājumi veidi skar visus cilvēkus, arī mūs, kur esam šodien šeit. Šie kārdinājumi veidi skar tevi un mani, visus cilvēkus kopš Ievas un Ādama un visus cilvēkus, kur dzīvos pēc mums. Mēs varētu arī teikt citādāk, visi kārdinājumi, ar kuriem jūs sastopaties, ir kāds no šīm 3 kategorijām. Lai to labāk ieraudzītu, es gribu jums aiziet uz 1. Jāņa vēstuli, kur ir iedota tā teorijas puse šim, un pēc tam atgriezīsimies uz ēdeni, kur mēs redzēsim to praktisko piepildījumu šai teorijai. Tātad Jānis raksta savā vēstulē, viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība un dzīves lepnība. Tas nav no tēva, bet ir no pasaules. Tātad šie 3 kārdinājumi veidi būs veidi, kuri nenāk no tēva, jo viņi nāk no melu tēva. Viņi nāk no sātana un čūskas. Kas ir miesas kārība? Miesas kārība ir tas, ko tu iekāro ar savu miesu. Sākot ar ēšanu, ar slinkumu, ar komfortu, pēc kura mēs tiecamies, seksuālā iekāre un tā tālāk. Tas viss ir miesas iekāra, mana miesa to iekāro. Acu kārība ir tas, kas vairs nav tavā miesā, bet kas ir kaut kur ārpus tevis. Un tavas acis iekāro to, jo tu to gribētu sev. Vai tā būtu kāda manta, vai kāda cita cilvēka sieva vai vīrs, vai tā būtu kāda slava, uz kuru tu gribi nonākt un kuru tu vēlēsi iegūt sev. Tā ir acu kārība. Un dzīves lepnība būtu līdzīga kā acu kārība, tikai pagriezta pretējā virzienā. Ka tu gribi, lai tie, kuri skatās uz tevi iekāro. Tu vēlies kļūt viņu acīs lielāks, augstāks, varenāks, iekārojams. Kā gudrs, slavējams, bagāts, ietekmīgs, ar daudziem sekotājiem. Un tāpēc tā ir tā dzīves lepnība, kura tevi grib padarīt augstāku citu cilvēku acīs. Atpakaļ uz ēdeni. Un sieva redzēja, ka tas koks ir labs, lai darītu ko? Ēstu, miesas kārību. Tīkams acīm, acu kārība. Un kārojams prātam. Kāpēc prātam? Tāpēc, ka mēs tagad būsim kā Dievs, mēs zināsim un
un citi varēs mūs apbrīnot. Viņu gadījumā tur vēl nebija daudz citu. Varbūt čūskas acīs mēs būsim kaut kas lielāks. Un varbūt pat Dieva acīs mēs būsim līdzvērtīgi Dievam, jo mēs kļūsim kā viņš. Varbūt viņš mūs apbrīnos vairāk. Tad šeit mēs redzam, visu šie kārdinājumi veidi saslēdzās kopā vienā kārdinājumā, pirmajā cilvēces kārdinājumā. Un tagad nāk tik spēcīgs kārdinājums ar visiem šiem 3 veidiem kopā. Cilvēks nespēja atturēties, un viņš ņem un ēd. Un vienā mirklī Dieva pavēles ir aizmirstas, Dieva dāsnums ir aizmirsts, redze ņem virsroku pār prātu, un tu esi gatavs iet un sekot tam, ko tu iekāro savai miesai, ar savām acīm un citu acīs, tavs lepnums. Viss sākās ar šo vārdiņu redzēja. Sieva redz. Vai tu ieraugi sevi šajā kārdinājumā, kur arī ar redzi sākās tas ceļš uz krišanu, uz grēku? Mēs šodien braucām uz baznīcu un ar sievu kopā runājām par to, cik apbrīnojami ir redze un ka tā ir Dieva viskaistākā dāvana no maņām. Un šeit mēs vienlaikus redzam, cik viltīgi var būt arī šis instruments, kur ar redzi sākās mūsu ceļš pretī kritienam. Vai tā būtu pornogrāfija, vai tā būtu kāda nevajadzīga manta, kuru es iekāroju nopirkt, vai tas ir kāds dzīvesveids, kur es redzu citu cilvēku dzīvēs, bieži vien sociālo tīklu dzīvēs. Tik daudz, kas sāks tieši ar redzi. Un ievērojiet vēl, kā Mūzes palēlina šo notikumu, šo pantu, kurš ir jūsu priekšā, kas ir iespējams 2. briesmīgākais pants visā Bībelē. Aiz panta, kur Jēzus tiek nogalināts. Šajā brīdī Mūzes uzspiež palēlinājumu podziņu. Līdzīgi kā jūs varat YouTube un citur uzlikt palēlinājumu. Viņš ir uzlicis palēlinājumu, slow motion, angliski mēs teiktu. Viņš dramatiski nobremzē šo notikumu, jo viņš varēja arī pateikt ļoti īsi un kodolīgi. Ādams un Ieva apēda aizliegto augli. Punkts. Slikti. Tā vietā redzēja, tīkams, kārojams, ņēma, ēda, un pēc tam mēs redzēsim vēl, deva. Šis nebija paklupiens. Šis bija ļoti apzināts solis. Tā nebija kājas paslīdēšana. Tas bija ļoti apzināts solis, kuru varēja apturēt. Un, piemēram, viens, kurš varēja to apturēt, bija Ādams. Taču tas, ko mēs redzam un dzirdam Ādama klusumu. 3. punkts - Ādama klusums. Un deva arī savam vīram, Ieva deva savam vīram, kas bija kopā ar viņu. Un viņš iebilda un teica, nē, Ieva, mēs nedrīkstam to darīt. Nē, to mēs nelasam. Un viņš ēda. Viss, ko mēs šajā notikumā redzam no Ādama puses, ir viņš ēda, pilnīgs klusums. Ādams varēja darīt tā, kā viens repers dzied, ja nu Ieva gatavot ābolu sulu, vai tu darītu to, ko Ādams darīja? Vai arī teiktu, baby, liksim to atpakaļ kokā, jo mums jau ir viss, kas mums ir vajadzīgs. Labi, šim reperim nav vislabākā teoloģija, bet tomēr Ādams varēja iebilst. Nē, viņam vajadzēja iebilst. Viņš bija pirmās ģimenes galva, viņš nesa atbildību
par viņiem abiem. Kā mēs to zinām? Tādēļ, ka Bībele tieši no viņa prasa atbildību par šo notikumu. Mārtiņš ievadā lasīja Romiešiem 5, un tur mēs pastamies, vai man, jā, šeit, nē, labi, man laikam tas pants nav iekšā. Tur mēs lasījām tādēļ, ka caur tikai vienu cilvēku, kāpēc tikai vienu? Tur taču bija 2. Tādēļ, ka caur vienu cilvēku grēks ir ienācis pasaulē un caur grēku nāve, tā arī nāve iespiedusies visos cilvēkos, jo visi ir grēkojuši. Un tālāk šie panti runā par Ādamu, nepieminot Ievu nereizi. Un tas ir atgādinājums mums vīriem, kuru mums šeit arī ir daudz, ka tā ir tā atbildība, kuru Dievs arī mums ir uzlicis. Būt ģimenes galvai nav tikai privilēģija. Tas nenozīmē, ka tu tagad vari runāt uz leju uz visiem pārējiem ģimenes locekļiem. Tu kaut kādā ziņā esi pats zemākais, jo tev ir jānes visa tava ģimene uz tavām rokām. Tev ir atbildība, tev ir līdzatbildība par savām sievām, par savu sievu un saviem bērniem, vienu sievu. Jo mēs spējam apturēt grēku, kuru arī mūsu ģimenē cilvēki virza. Un tā atbildība ir neklusēt. Arī Ādams būtu spējis apturēt savus ģimenes grēku, tomēr viņš klusēja. Baisākais klusums pasaules vēsturē. Kliedzošākais klusums pasaules vēsturē. Un rezultāts ir grēks, kas izplešas pa visu pasauli, pa visu cilvēci. Un tādēļ mēs šodien esam tur, kur es ievadā lasīju statistiku un viss tas ļaunums, kas mums ir šodien pasaulē. Šis grēks ir tik ļauns, ka pat daudzi neticīgi cilvēki negrib ticēt Dievam, tāpēc, ka viņi nevar ticēt, ka tāds Dievs varētu radīt tādu pasauli. Tāda, kāda ir pasaule, viņuprāt, tādam arī tad ir jābūt šim Dievam. Tikpat ļaunam, tikpat gatavam akceptēt ļaunumu. Tik viltīgs ir grēks. Un tas izplešās pa visiem cilvēkiem. Tas nepalika tikai Ādama ģimenēm. Par to mēs lasām mūsu ticības apliecībā, no kuras es vienu pantu vēlos nocitēt, un tur ir teikts tā. Mūsu pirmie vecāki caur šo grēku krita no viņu sākotnējā taisnīguma un sadraudzības ar Dievu, un mēs caur viņiem. Caur to nāvei nākot pār visiem. Visiem kļūstot mirušiem grēkā un pilnībā samaitātiem visās ķermeņa un dvēseles spējās un daļās. Ticības apliecības šo 6. nodaļu mēs plānojam ceturtdienu Bībeles grupā detalizētāk izskatīt cauri, bet šodien mēs gribam paņemt to, ka nāve iespiedās visos cilvēkos tādēļ, ka Ādams klusēja. Un tā grēks virzās ātri, ir sākumā šī iekšējā iekāra, pēc tam tā pāriet uz ārēju darbību, un tad viņa aiziet un izplešās uz citiem. Un Ādams to neapturēja, viņš to atbalstīja. Un tā todien notika cilvēces autonomijas dzimšana. Cilvēces autonomijas dzimšana, tāpēc šodien cilvēks pats nosaka, kas ir labs un kas ir ļauns. Katram ir sava patiesība. Šodien gudrība tiek nošķirta no Dieva. Šodien cilvēks ir pats pietiekami gudrs. Un Dievs varēja uz to noskatīties un vairs neiejaukties, atstāt cilvēku klejot pašam savā šajā ubergudrībā, šajā paštaisnībā, šajā aklumā. Dievs varēja turpināt šo cilvēka ceļu,
Bet kā turpinās cilvēks stāsts? Dievs tomēr apžēlojas. Vai viņam tas bija jādara? Nē, jo cilvēks izvēlās savu ceļu. Un tomēr viņš apžēlojas. Kā viņš to dara? Dievs varēja sūtīt otro čūsku, lai izlabotu to, ko pirmā čūska ir izraisījusi. To viņš nedara. Dievs varēja sūtīt otro ievu, kura izlabotu to, ko pirmā ieva ir pārkāpusi. Arī to viņš nedara. Dievs varēja sūtīt otro Ādamu, kurš izlabotu to, ko pirmais Ādams ir salauzis. Tieši to Dievs arī dara. Viņš sūta otro un pēdējo Ādamu, par ko runā 1. korintiešiem 15. Pirmais cilvēks Ādams tapa par dzīvu būtni. Pēdējais Ādams tapa par garu, kas dara dzīvu. Lūk, mums ir 2 Ādami. Ādams bija atbildīgais, un tāpēc Dievs sūta otru Ādamu, kurš izlabos to, ko pirmais Ādams ir salaidis grīstē. Romiešiem 5.19 no mūsu šodienas ievadā lasītā teksta. Kā viena cilvēka nepaklausības dēļ daudziem bija jākļūst par grēciniekiem, tāpat caur viena paklausību daudzi tiks darīti taisni. Jēzus ir šis otrais un pēdējais Ādams. Pēdējais, jo viņš tik labi visu salabo, ka vairs nevajadzēs gaidīt vēl trešo Ādamu. Pirmais Ādams klusēja, kad viņš stāvēja pie koka. Pēdējais Ādams klusēja, kad viņš stāvēja Pilāta priekšā, gatavs tikt vestam pie koka. Lai uz tā mirtu par pirmā Ādama un cilvēces grēkiem. 1. Pētera 2 mēs lasām, kad viņu zākāja, viņš nezākāja pretī. Ciesdams viņš nedraudēja, bet padevīgi nodeva sevi tiesātājiem pēc likuma. Viņš mūsu grēkus savā miesā labprātīgi uznesa pie koka, lai mēs miruši grēkiem sāktu dzīvot taisnu dzīvu, ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Redziet, kāpēc bija vajadzīgs koks, krusts? Kāpēc Dievs izvēlējās tieši krustu kā to nāves soda izpildes vietu? Kāds ir teicis tādēļ, ka tas ir vienīgais nāves sods, kur cilvēks nevarēja izpildīt pats uz sevi. Tā, kad tu piesit vienu roku, tu nevari ar to otru roku piesist otru roku. Bet arī tādēļ, ka grēkā krišana notika pie koka, un tāpēc grēka izpirkšana notiek pie koka, pie kura Kristus tiek pienaglots un mirst. Tāds ir mūsu mīļais kungs Jēzus. Viņam būtu bijis miljoniem vārdu, ko teikt pretī Poncijam Pilātam savai aizstāvībai. Bet viņš klusē. Viņš klusē tā, ka Marka evaņģēlijā ir rakstīts, bet virspriesteri pret viņu cēla daudz apsūdzību. Pilāts viņam jautāja tālāk, tu neko neatbildēsi? Redzi, cik daudz lietās viņi tevi apsūdz. Bet Jēzus vairs neko neatbildēja, tā ka Pilāts brīnījās. Tā notiek šī grēkā krišanas epizodes atkārtošana savā veidā, kur Jēzus klusē par tiem grēka pārmetumiem, kas tiek raidīti pret viņu. Lai viņš varētu nomirt pie koka. Un tā viņš iekāpa šī pirmā Ādama lomā. Bet viņam sanāca iekāpt arī Ievas kurpēs, jo arī viņš satika to pašu čūsku.
gan ne sulīgā dārzā, pilnā ar augļiem, bet izkaltusī tūkstnesī. Un tur šī čūska arī viņu kārdina ar tiem pašiem 3 veidiem kā ievu. Mateja evaņģēlija 4. nodaļā 3. pantā. Kārdinātājs piestājies viņam sacīja, ja tu esi Dieva dēls, saki, lai šie akmeņi top par maizi. Miesas kārība. Tad velns viņu aizveda uz svēto pilsētu, pacēla viņu uz tempļa jumta malas un sacīja, ja tu esi Dieva dēls, meties lejā, jo ir rakstīts, viņš saviem eņģeļiem dos pavēli tevis dēļ, un tie tevi uz rokām nesīs, lai tu savu kāju pie akmens nepiedauzītu. Tā ir dzīves lepnība, jo kas šeit notiek ir, ka Izraēlam gaidot Mesiju, viņi šo rakstvietu, kas ir no vecās derības citāta, lietoja kā tādu zīmi, ka tad, kad nāks Mesija, viņš varēs lekt lejā no jumta, viņš parādīsies uz Jeruzalemes templi un varēs lekt lejā, jo eņģeļi viņu nonesīs lejā un viņš pat kāju nepiedauzīs. Un literatūra liecina, ka pirms tam bija nākuši viltus Mesijas kandidāti un ir teikuši, mēs esam Mesija. Un tieši to ir darījuši, lekuši lejā, uzkāpuši uz Jeruzalemes jumta, lekuši lejā, lai pierādītu cilvēkiem, ka es tas esmu. Un viņu beigas bija gaužām skumjas, un šie cilvēki gāja bojā. Un tā sātans viņu kārdina. Tu kļūsi kaut kas cilvēku acīs, tu kļūsi par Mesiju viņu acīs. Un tad 8. un 9. pantā atkal velns viņu aizved uz ļoti augstu kalnu un rādīja viņam visas pasaules valstis. Rādīja viņam visas pasaules valstis un sacīja, to visu es tev došu, ja tu nolieksies manā priekšā un mani pielūgsi. Kas ir acu kārība. Un Jēzus visās šajās 3 kārdināšanas epizodēs pastāv. Visās 3, ar kurām Ieva krita savā pārpilnībā, Jēzus esot tūkstnesī pastāv. Un tas mūs noslēgumā aizved pie pēdējās daļas, kuras es vēlos vērsties pie tevis. Tu un es, mēs katrs tiekam un tiksim kārdināti šajos veidos. Ir svarīgi apzināties ienaidnieku stratēģiju, un Dievs rūpējas par saviem bērniem, par mums. Tādēļ viņš atklāja šo čūsku stratēģiju. Bet ne tikai to, viņš iedod arī līdzi tādus kā vairogus, ar kuriem mēs ejot savā dzīvē varam arī aizstāvēties pret sātana uzbrukumiem, pret viņa kārdinājumiem. Un tādēļ pavisam īsi es katram no šiem 3 kārdinājumiem gribu iedot jums līdzi vienu vairogu. Miesas kārība. Ieva gribēja ēst to augli. Jēzum velns piedāvā akmeņus pārvērst par maizi. Un tu vari būt droši, ka arī tev apetīte būs tas, kas vilks tevi prom no Dieva. Un es nedomāju vienmēr obligāti fiziskā apetīte, kaut gan arī tas var notikt. Es domāju, ir cilvēki, kuri savas miesas kārības dēļ ir pārāk slinki atnākt uz dievkalpojumu un labāk izvēlās ērto formātu, kur viņi var slēgt YouTube svētrunas un pārslēgt tās daļas, kuras viņiem interesē. Bet tu vari būt droši, ka arī sātans tevi un mani kārdinās ar šo pašu ēšanu. Un tāpēc Jēzus atbild tūkstnesī, viņš saka čūskai, ir rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikatra vārda, kas nāk no Dieva mutes. Jēzus pats saka, es esmu dzīvības maize. Tev gribēsies ēst, un sātans tev kārdinās ar dažādiem veidiem, kā paēst. Bet ēd Dieva vārdus, ēd Dieva vārdu, un tas tev padarīs sātu tā, ka sātais vairs negrib ēst.
Un tad, kad cilvēks ir sācis, un es zinu, es ticu, ka jūs katrs esat bijuši kādreiz kādā restorānā un esat varbūt bišķiņi par daudz apēduši, un tad jūs iznākat ārā, un tad tur ir saldējuma bodīte, un jūs pat negribat skatīties uz viņu. Kaut gan citos apstākļos jūs būtu gatavi apēst kādas 3-4 bumbiņas. Tagad tu esi sācis, tev negribēsies vairs, tev vairs nevarēs ar to kārdināt. Tāpēc lieto šo maizi, kuru Jēzus prezentē un kuru viņš, starp citu, pats lieto šajā brīdī pret čūskas kārdinājumu, pret vēlna kārdinājumu. Acu kārība. Kad tevi kārdina iekārot skaistumu, jo parasti tas ir skaistums, tu parasti neiekāro kaut ko, kas nav skaists. Tu neiekārosi sievieti, vīrieti, kas tev liekas īpaši neglīts, vai tu neiekārosi dzīvesveidu, kas tev neliksies skaists. Tu neiekārosi mašīnu, kura būs aprūsējusi un mazliet veca. Tu iekāro skaistumu. Un kā tu vari aizsargāties pret to, atceroties to lielāko skaistumu, kas tev jau ir dots. Un psalmists, piemēram, lieto tādu pielietojumu, viņš lūdz Dievu, vienu izlūdzos no kunga. No tā es neatkāpšos, kaut es mājotu kunga namā visu mūžu, kaut raudzītos kunga jaukumā un taujātu viņu templī. Raudzīties kunga jaukumā. Raugies uz kunga jaukumu, uz kunga skaistumu, uz Dieva skaistumu. Nekas cits viņam nestāv līdzās. Tā ir tikai tava izvēle skatīties uz viņu vai raudzīties uz to, kas ir pasaulē. To tu redzēsi katru dienu, ziņās, savā telefonā, bet cik daudz tu raudzīsies uz viņu un cik daudz tu arī viņa namā būsi un tādā veidā redzēsi un dzīvosi no viņa skaistuma, tik daudz tu būsi arī aizsargāts pret to, ko tu redzi no pasaules. Un dzīves lepnība, kad tevi kārdina sekot sava paša gudrībai, kļūt autonomam. Mēs visi esam pavilkušies to, ka mēs gribam būt autonomi. Mums patīk maksāt veikalā individuālajās kasītēs, lai tikai nav jārunā ar to kasieri. Mēs kļūstam arvien autonomāki. Un tā, kad mūs kārdina arī autonomiju izmantot pret Dievu, tad arī atceries senā psalmistu vārdus, kurus es neesmu šeit iekļāvis, bet kuri teikts 111. psalmā, 10. pants, gudrība sākas kunga bijībā. Ja tu meklē gudrību, tu gribi būt gudrāks, tu gribi būt nākamajā līmenī, tad visa gudrība sakņojas Dievā. Cilvēks ar Dieva gudrību būs tik gudrs, ka viņš vairs neizstieps roku pēc aizliegtās gudrības, kuru viņam nemaz nav nepieciešama un kas viņam nāks par ļaunu. Jo Kristū viņam jau viss ir dots. Un tā nu visbeidzot, kad čūska tev sūta savus 3 uzbrukumus, atceries, ka Dievs tev dod šos 3 vairogus. Savu vārdu tavai izsalkušajai miesai, savu skaistumu tavām klejojošajām acīm, kuras nepārtraukti meklē pēc kaut kā jauna, un savu gudrību tavam lepniem prātam. Un mēs visi esam cietēji no mūsu lepnuma. Un kamēr sātans velk cilvēku uz grēks, Dievs sevi atklāja kā svēts. Un tāpēc šis otrais un pēdējais Ādams ir spējīgs aizvest tevi no tā, ka tu šo grēku, šo 3-kāršo velna grēku pārvērt par svēts, kas ir Dieva identitāte, īpašība, kura vienīgā ir 3 reizes minēta, 3-kārši minēta, kad tiek runāts par Dievu. Tu vari kļūt līdzīgs Dievam, viņš tev var pārvērst savā svētumā, ja tu savu ceļu meklē pie šī otrā un pēdējā Ādama. Lai Dievs mūs katru svētī uz to. Lūksim Dievu.
Debes Tēvs, paldies par šo skaisto pasauli, kur Tu esi radījis tik labu, tik brīnišķīgu. Paldies, ka Tu mums esi devis tik lielu godu cilvēkiem pārvaldīt šo Tavu radību. Piedod, Kungs, ka mēs esam tik neapmierināti. Ne tikai Ādams un Ieva, bet mēs varam manīt, ka mēs katrs būtu agrāk vai vēlāk izdarījuši to pašu. Mēs gribam būt autonomi savā gudrībā, lepnumā dzīvot, un Tu varēji mūs vienkārši atstāt klejodamus pa savu pašu maldu dzīvi, bet Tu apžēlojies, un paldies par šo draudzi, savu draudzi, kuru Tu, Kungs, esi izpircis, un ka Tu tiešām esi apžēlojies par mums. Mēs joprojām maldamies prom no Tevis, lūdzu piedod, Kungs, bet mēs gribam skatīties uz Tevi, ēst Tavu miesu arī šodien, Tavu maizi, Tavu vārdu, un dzīvot no Tevis, Kungs, un būt apmierināti Tevī. Tu esi tik skaists, nekas cits nestāv blakus, un palīdz, ka mēs varam raudzīties vairāk uz Tevi. Lūdzu, svētī mūs katrus to. Jēzus vārdā. Amen.